Skutelis ir studijā. Man ir sajūta, ka pilnīgi noteikti kaut kas jau nav kārtībā, un kas par to liecina. Rīgas galvas Facebook profils vēsta, es esmu Koptēlovs un Parteckis. Un, lai viss neliktos vēl vienkāršāk, daudz citi Facebook lietotāji sāk pārsaukt sevi par Nilu Ušakovu, liekot savas profila bildes vietā Luko. Vēl kāda dāma apgalvo, ka es gribu būt Ušakova sieva. Kā mēs pie visas šīs putras tikām un kā lai to tagad notiesā? Jā, kaut gan notiesā šī gadījumā nav laikam īpaši smalkjotīgi teikts. Tātad traktējums situācijai es esmu Ušakovs. 22. aprīlis ir tas, ar ko tas viss sākās. Ušakova Twitter kontā parādās meme. Kas ir meme? Meme ir ideja, uzvedība vai kāds cits kultūras elements, kas izplatās no individa uz individi. Tātad parādās meme, kur ir teksts skaidrā latviešu valodā. Tajā pašā dienā, bet nedaudz vēlāk, Ušakova Facebook kontā parādās meme, kur ir teksts skaidrā krievu valodā. Un uzreiz pēc šī, kā Nils pats saka, joka, līdz ar to, es saprotu, ka Ušakovs sevi piesaka kā jauno komiķi, sakot diezgan vētraina auditorijas reakcija, ko varētu sadalīt tādās divās lielās kategorijās. Vieni saka, Nu tas ir labi, profesionāli, individuāli. un savukārt otri saka, Kā tā var? vai šis ir pats smieklīgākais joks pasaulē? Nē, nav. Kā es to tik droši varu apgalvot, jo Nils vēl ir pie labas veselības, jo, kā zināms no dokumentālajām filmām par jokiem, This man is Ernest Scribbler, writer of jokes. In a few moments, he will have written the funniest joke in the world. And, as a consequence, he will die laughing.